Par pārdošanas speciālistu konkursu Pārdošanas guru 2013 laureātu atzīts 20 gadus vecais uzņēmuma Interbaltija nekustamo īpašumu aģents Deivids Cjukša. Šī ir pirmā reize konkursa pastāvēšanas laikā, kad prestižo titulu iegūst tik jauns speciālists. Šogad es izlēmu, kad man ir pietiekami gan zināšanas, gan arī pieredze kaut kāda iegūta, un es domāju, ka es pietiekami kompetents, lai piedalītos. Un uzstādīt tādu mērķi tikt vismaz finālā, paskatīties, kā tas viss notiekās. Un, kad jau es uzzināju, ka es esmu tajā finālā, tad arī loģiskais nākamais mērķis bija uzvarēt viņu un parādīt sevi no labākās puses. Manuprāt, būtisks mērķis ir pierādīt to, ka arī jauni cilvēki var kaut ko sasniegt, kad nav jābaidās, ka man tur trūks pieredze vai man kaut kas tur ierobežo, bet ka jebkurš uz kaut ko izdomā, iet uz to, var mierīgi izdarīt un nekādas problēmas. Līdzās konkursam Pārdošanas guru jau 3. gadu notiek arī konkurss Pārdošanas vadības guru. Šogad par labāko speciālistu atzīts uzņēmuma Dominiks, Mercedes-Benz vieglo automobīļu vairumtirdzniecības, mazumtirdzniecības un mārketinga vadītājs Alvis Ērglis. Balva nozīmē pirmkārt man pašam apliecinājumu par to, ka es kaut ko varu, ka es varu sasniegt un ka es esmu domājis un darbojies pareizi, vismaz teorētiski pareizi tam, kā bija sastādīti uzdevumi. Es tiešām augstu vērtēju gan uzdevumus, gan arī kolēģu atbildes, jeb šo konkurentu atbildes, un es daudz guvu tieši tajā procesā skatoties un lasot, ko mani kolēģi ir rakstījuši atbildot uz jautājumiem. Šogad uz Pārdošanas guru un Pārdošanas vadības guru titulu kandidēja gandrīz 600 nozares speciālistu. Abi konkursi, kas notiek paralēli, tiek uzskatīti par vērienīgāko pasākumu pārdošanas profesionāļiem. Katru gadu konkursu finālā iekļūst paši labākie un paši talantīgākie finālisti. Un, protams, konkursu žūrijai, kā katru gadu, bija diezgan grūti izvēlēties uzvarētājs, jo visi konkursu dalībnieki parādīja ļoti labas zināšanas un parādīja labas prasmes uzdevumu risināšanā. Un beigās tad pēc apspriedes tika noteikts, kurš ir galīgais uzvarētājs. Un, protams, tā bija liela izšķiršanās par to, vai uzvar pieredze, vai uzvar jaunais talants. Un īpaši grūti tas bija starp vadītājiem, jo vadītāju līmenis bija ļoti augsts finālā. Lai noteiktu labāko un spēcīgāko pārdošanas meistaru, tika izstrādāti īpaši kritēriji, kas palīdz definēt arī tās īpašības, kādām ir jāpiemīt labam pārdošanas speciālistam. Manā uzturē pats būtiskākais ir, var ļoti labi pārzināt pārdošanas tehniku, taču, ja trūk šis dabīgās, spēja pielāgoties klientam un konkrētam cilvēkam, ar kuru tu sarunājies un kuram tu centies pārdot šo preci vai pakalpojumu, tad ir ļoti grūti to izdarīt, jo tas sanāk ļoti samāksloti. Tāpēc, principā, iemācīties pārdot no grāmatām var, taču ir jābūt šai cilvēcīgajai spējai pielāgoties un sajust konkrēto klientu. Pirmkārt, pārliecība par sevi, pārliecība par kompāniju, par produktu, ko tu pārstāvi ikdienā. Otrkārt, pozitīva attieksme un šī proaktivitāte. Treškārt, ticu, kā viens no kolēģiem konferencē minēja, ka pārdevējs parastais, viņš ir vilks, kurš iet un nes šo gaļas gabalu, ja? Nevis tur sienu. Saliekot kopā visas šīs lietas, un principā tad arī zīmējās tas pārdevēja portrets. Pārdevējs parastais nav orientēts uz stabilitāti, bet viņš ir orientēts, kā es vairāk varu nopelnīt, kuras vēl varu dabūt, kuras vēl varu atnest. Un tas ir tas, kā vainam partneris, kā kompānija redz šo pārdošanas ideālā pārdevēja profilu. Pārdošanas guru konkursa laureāti ieguva ne tikai godpilno titulu, bet arī naudas balvas no konkursa galvenā organizatora CV Online Latvija un apmācību dāvanu kartes profesionālai pilnveidošanai no pasākuma organizatoriem un atbalstītājiem.